15 minūtes un copy-paste fails ir iekšā. Mana mautiņam jau vairākas vietas ir nokopējuši manu failu un tirgo viņu tālāk. Ko es to pastāstīšu, ka īstenībā notiek. Uz katras markas ir uzstādīti vairāki vadības bloki. Viņi var būt no 5 līdz 10 dažādas paudzes. Tagad reizini. Uz katru vadības bloku ir kaut kur no 5 līdz 50 softa versijām. Viņas pilnīgi ir atšķirīgas. Jātur ar nobīdēm un tā tālāk tie, kas zina, viņi saprot. Ja tu vienkārši paņemsi, pārkopēsi failu no vienas mašīnas uz otru, 99,9% ka tu dabūsi vienkārši mironi vai mašīnu, kuru vispār neies nekadīgi. Tā kā šitais variants ir galīgi garām. Otrs variants, varbūt, ko tu gribi pateikt, tagad ir tiešām ļoti daudz, kas sakopējuši datubāzes no interneta, un tur ir ap miljonus failiem, kur cilvēki vienkārši paņem un izvēlas vienu no tiem un kača iekšā. Viņi pilnīgi nesaprot, ko viņi dara. Tā kā kačt ir normāli tuneri no tā, kas vienkārši paņem, iekopē citu svešu failu. Ļoti vienkārši uzdot viņam jautājumu, ko viņi var izdarīt ar tavu mašīnu. Ja viņi tu piedāvās kaut kādus variantus, ka ķipa, varam pamēģināt šito, varam pamēģināt šito, tad viss ir skaidrs. Tad brauc uz to vietu, kur tev iedos atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem, ko tu vēlēsi.